Pavisam neparastas spējas. Viņa ķermenis līdzīgi kā magnēts pievelk metāla priekšmetus. Spokojna, Daņka, spokojna. Smaidīgais, vienmēr aktīvais puisēns, tāpat kā viņa vienaudži, spēlē kariņus, rotaļājas smilšu kastē un ar ko pārdavisku līdz šim ģimene nav pārsteidzis. Līdz notika neticamais. Un tad viņš pēkšņi sauc manis. Es pagaidu man te rekurģi. Nē, nāc. Es skatos, saķibinājis tās karotes savukārt. Saķibinājis, jā, turas. Nu, tad es saku, pagaid, tagad tu neķibini nost, un es te bildēšu uz viņu. Nu, un tad es viņu nobildēju, un tas pirmais ir. Pamanījis sevī spējas valdīt pār metāla priekšmetiem, skatoties iemīļotās multfilmas, Daniels pie rokas tur karotes un kapeikas, lai patrenētos. Lai gan gadās arī pa kādam vīpsnātājam un neticīgajam, kas zēnu spējas apšauba, Danielu un Pēteri tas nesatrauc. Tur viens saka, tas ir izdomājums, tas ir ar superlīmē pie līmeci. Man drīz esat tā, bet viņam tā kā ausis vēl turpinās būt klātus, citādi jau tas karotes būtu jāatplēš ar visam ausīm. Gadās arī pa neveiksmēji, jo visi metāla gabalu puisēni vēl neklausa. Ir karotes, kas nelīp ne par ko. Un tad bija kaut kādas karotes, man zina, kas neturēs. Kaut kāds cits sakausījums. Tur ir ne tikai dzels, bet ir arī tāda, ko magnēts neņem. Visspēcīgāk lietas turas pie deguna, ausīm un pirkstu galiem. Pārējās ķermeņa daļas vēl jāapgūst. No tiem ausu galiem, deguna galiem, kaut kas tur ir tieši, zina. Paic priekšē. Сиди, не снимай. Может, так немного пошататься, легко. Ручки подними еще такими, да, вот так, да, вот так. Энергию-то надо передать, Данька. Ты же не клеишь, а просто передаешь энергию свою. И не снимай, пусть они там будут. Пусть там будут. Только эти пальцы держи так подальше, чтобы не думали, что ты придерживаешь. Un tik tiešām, baumām un neticībai nav pamata. Zēns darbojas ar visparastākajām ēdamkarotēm, arī no superlīmes vai lipīgām smērēm nav nevēsts. Nādiņa ir pilnīgi sausa. Sausa, viņš ir pat mazgaļas. Jā, arī kur viss tāda raujas līdzi, zin. Arī paskatās tāda raujas līdzi. Redzi, kā turas stingri, turas klāt. Pēdējā laikā gan pārsteigumu netrūkst. Pēters pie sevis klusībā dungojas kādu melodiju, taču Daniels to mistiskā veidā sadzirdēja. Что так громко поешь? Taču neizdod nevienu skaņu. Tas nu gan mani pārsteidza. Arī puikas sapņi nav no parastajiem. Viņš bieži lido un sapnī sastaptiem cilvēkiem apkārt redz košas krāsas. Я закрываю глаза, потом я вижу одного мальчика, потом я вижу близко глаза, потом далеко вижу. И там у него была радуга, как краска там была. Apskatot zēnu spējas, profesors Andris Buļķis vien noteica, ka klasiskās zinātnes rāmjos šāds fenomens neietilpst. Arī pietiekami nopietni zinātnieki runā, ka tagad dzimst jaunā paudze, no to, ko indīgo bērni runā un tam līdzīgi, kuri visāds brīnum lietas dara. Ir cilvēki, kuri to spēj, kuri tādas lietas dara. Noteikti, ka šis pats zēns izaugs, es pieņemu, ka viņam būs pavisam citāds skats uz pasauli. Kamēr pārējie spriež, vai zēnā nav iemontēts magnēts vai kas tam līdzīgs, Daniels uz savām spējām skatās daudz vienkāršāk. Iznāk un viss. Saiva Lusta Gūtmane, Baibas Prāns, Andris Dambužs.